Kāda loma aknei ir mūsu organismā? Ja mēs runājam par aknu funkcijām, tās var iedalīt trīs lielās grupās. Aknas ražovielas, piemēram, asins recēšanas faktorus, imunitātes faktorus, dažādas transporta olbaltumvielas, aknas uzkrāja. Dažādas vielas, piemēram, ja mēs jau sākām runāt par cukuru, tad, kad mēs apēdam kaut ko saldu, kurā ir cukurs, tāļu organisms izmanto uzreiz. To, ko nevajag, aknas pārstrādā un uzglabā, un ja nu gadījumā mēs kaut ko neēdam un smadzenēm vai kaut kur šūnām vajag enerģiju, aknas var atbrīvot šo glikogēnu, šo cukura rezervi, un organisms to var izmantot. Ja mēs runājam par uzkrāšanu, uzkrāja arī dažādas citas vielas, vitamīnus, un tā lielākā funkcija un varbūt zināmākā aknu funkcija ir atindēšana. Aknas strādā un atindē dažādas vielas, vai tas ir alkohols, ko mēs iedzeram, vai tie ir medikamenti, arī dažādas hormonus un citas vielas, kas mūsu organismā nonāk. Kādi faktori ietekmē aknu veselību? Jebkas, kas ar mums dzīvē notiek, protams, var ietekmēt aknu veselību. Bet viens no lielākajiem faktoriem, protams, ir mūsu dzīvesveids, ko mēs darām, kā mēs darām un arī, protams, ko mēs nedaram. Pirmkārt, ja mēs domājam par aknu veselību, noteikti ir svarīgi nekaitēt. Tur ir tradicionāli, ko mēs zinām, nelietot alkoholu. Protams, mēs zinām, ka Dienvidvalstīs viņi vairāk dzer vīnu nekā mēs dzeram Ziemeļvalstīs, bet tas nav labi. Un, piemēram, Ziemeļvalstu rekomendācijas saka, ka tas nekaitīgais alkohola daudzums ir 1 līdz 2 vīna glāzes nedēļā, nevis dienā. Un it kā mums šķiet, ka Dienvidvalstīs daudz dzer vīnu pie pusdienām, pie vakariņām, un redz, kādi viņi veseli, bet, ja skatās uz tādu īstu statistiku, viņiem ir biežāk aknu slimnieki, viņiem ir biežāk pacienti, kuriem ir aknu ciroze. Tad alkohols un nikotīns, tas ir skaidrs, ka tas nav labi aknām, bet ir arī, piemēram, produkti. Jā, protams, tas, ko mēs ēdam. Un tas, kas ir mūsu šis tā saucamais rietumu dzīvesveids, tas ir pats sliktākais, kas var būt gan aknām, gan sirdī, gan asinsvadiem. Un tas, ka mēs pirmkārt neēdam regulāri, jo aknām patīk regularitāte. Tas, ka pārēd brokastis, pusdienas, vakariņus un aknas var paredzēt, kurā brīdī tas būs. Un, protams, ko mēs ēdam. Sliktākais, protams, ir tas, ka šie visi pārstrādātie produkti, kuros ir transtauki, pizzas un burgeri un visādi fast foodi, tas ir slikti. Arī desas, arī pelmeņi un tādas lietas. Un tiek uzskatīts, ka šie dzīvnieku valsts tauki aknām ir kaitīgāki nekā augu valsts tauki. Un ja mēs tādu trešo faktoru, tā ir fiziskā aktivitāte. Tas, ar ko ļoti daudz cilvēki grēko, jo ja mēs paši esam nekustīgi, arī vielmaiņa mūsu organismā kļūst neaktīva. Un tas nozīmē, ka visam ir tendence uzkrāties, tai skaitā arī taukiem, tai skaitā gan to, ko mēs redzam ārpusē, gan arī iekšējos orgānos šie tauki, tai skaitā aknās uzkrāsies. Tāds man nedzirdēts termins, kā taukaina akna. Vai tas ir tikai cilvēkiem ar lieko svaru? Protams, visbiežāk ir tā, ka cilvēkam ir liekais svars, ko mēs redzam jau no ārpuses, un arī šī tā saucamā viscerālā, jeb orgānu aptaukošanās, kad arī aknās ir uzkrājušies tauki. Ja mēs runājam par taukainām aknām, par to var teikt tad, ja vairāk kā 10% no aknu svara ir tieši tauki, nevis aktīvās šūniņas. Un tas ir bieži. Diemžēl, ja mēs skatāmies globāli, aptaukojasies akna ir apmēram trešdaļai pasaules cilvēku. Tas ir daudz. Kādas ir pazīmes taukainas aknas saslimšanā? Tādu tiešu pazīmju nav. Kas ir mānīgi, ir tas, ka akna nesāp, jo aknās nav sāpju receptori. Līdz ar to pacients visbiežāk neko nejūt, bet viņam šī akna lēnām aptaukojas un aknu slimība attīstās. Protams, retākos gadījumos var būt tā, ka pacients jūtas kādu diskomfortu labajā sānā, kas nav īsti sāpes, bet varbūt tāda spiedoša sajūta. Reizēm šī sajūta var parādīties, piemēram, apēdot treknāku vai taukainu ēdienu. Reizēm var būt tā, ka ir rūgta garša mutē. Reizēm var būt nogurums, neparasts, miegainība, bet, protams, šeit ir svarīgi saprast, jo tālāk šī aknu slimība ir aizgājusi, jo biežāk šie simptomi varētu parādīties. Lotas Farma – inovācijas veselībai.